laika sākšu, piemēram, ar senāko posmu ar aizvēsturi. Skatos, esmu nonākusi aizvēsturē. Tā laikam būtu neatliek tālāk. Ļoti tāda agresīva nedaudz uzvedība, ko viņi tagad šobrīd dara. Obvišķi. Viņam mēģina iekot uguni. Skaidrs. Tas laikam ir vislabākais draugs, tas kāds pēc bērnīti. Ko viņi šobrīd dara? Laikam mēģina strādāt savu pārējus. Diezgan neveiksmīgi, bet nu. Labi. Turpināšu ar nākamo savu laiku. Tā varētu būt kāda augstāk attīstīta kultūra, piemēram, senā Ēģipte. Kur ir mans vērts? Labdien. Labdien. Kā jūs sauc? Ģimene. Skaidrs. Pastāstiet kaut ko par savu ikdienu. Nu, ikdienā es apstaigāju savu valsti. Skatos, kā cilvēki dzīvo. Skatos no bērnībiem. Un tā. Un kāds ir jūsu sieviešu tiesības šajā laikā? Nu, sieviešu tiesības ir vienlīdzīgas arī vietas. Tā kā nav par ko sūdzēties. Tad jūs vēlētos ko mainīt? Nē, neko īpaši. Labi, skatos, ka šeit nāk jūsu vērks netraucēšu vairs. Tātad pievērsīsimies varbūt kaut kam nereālākam, piemēram, senajai Grieķijai. Būtu senā Grieķu dieviete. Nu, jā, es tā nesu. Kā tevi sauc? Es esmu atradīga, Es jau vajag palīdzēt mūsu vietās. Jā, man derētu, protams, kādu palīdzību. Zināšu. Labi. Pastāsti kaut ko par savu ikdienu, kad palīdzi cilvēkiem, ļoti savas pirms kopā un tā. Jā, es katru dienu apstaigāju visas savu valstu reģionu. Un skatos, kurus pāršķir, kurus savas kopā, kuriem dod veiksmi, laimi, kuriem trešklāt. Interesanti. Vai tu gribētu būt parastā miestīgā vai tomēr dievieta? Labāk jau dievieta, jo tev vismaz tu var neviet. Jā, dzīvo. Pilnīgi tā piekrīt. Man tu tā palīdzēt lielas lietās? Jā, derētu. Jā. Esmu nedaudz apskurbusi atradītas skaistumu un pakustībām, tāpēc labāk pievērsīšos kam skarbākam, piemēram, vikingu laikam Skandināvijā. Kas tu tāda? Tas nav svarīgi, kas es esmu. Labāk pastāsti, kas tu esi. Esmu vikingu mājsaimniece Anna Jorka. Un ko tu šobrīd dari? Pašlaik taisu ēst savai ģimenei un vīram, kas bijis pārnāks. Un ko tas viss nodarbojas? Viņš brauc sirojumos siro. Un ko tu savā ikdienā dari? Es taisu ēst. Nodarbojos ar lasakītes. Audzēju runkuļus, kāpostas. Un kāds ir tās tiesības? Ko tu drīkst darīt? Man ir patstāvīga lemtspēja mājsaimniecības jautājumos. Man ir mantojuma tiesības. Es esmu apmierināta ar savu dzīvi. Skatījos. Tātad tu neko nevēlētos mainīt? Nē, ir labi. Paldies par to, Tieši pabraucu ar ģimeni. Tā kā man palikuši tikai dažas minūtes, pievērsīšos pēdējiem posmam, kas varētu būt agrie viduslaiki. Kā redz, esmu nokļuvusi skaistajā Itālijā. Jā, tieši tā. Kas jūs esat, kā jūs sauc? Mani sauc Nikola. Es esmu mājasemniece. Un kāda ir jūsu ikdiena? Mans vīrs ir karavīrs, tādēļ man ir daudz valstu darbi, gan arī jāpieskatās savu 5 bērni. Jā. Vai jūs esat ļoti pievērsusies reliģijai? Jā, es esmu ļoti pievērsusies, esmu katola un katru svētdienu apmeklēju baznīcu, tā ir man ļoti svēto vieta. Skaidrs.
ko vēlētos mainīt, vai pienākties izvēles? Nu, es vēlētos, lai man būtu mazāk darbi, bet mazas, jo man ir tā pieredze, tāpēc ir labi tā, kā ir. Skatos, ka šeit jau skrien jūsu daži bērni. Jā. Paldies. Nu, tā kā es šo to noskaidros, var atgriezties mūsdienās. Tātad, secinājumi par sieviešu evolūciju ir tādi, ka dažādos laikos sievietes, protams, ir atšķīrušās savā uzvedībā un darbos, taču vienmēr saglabājušas savu čaklumu un mīlestību pret savu ģimeni un vīru. Tā, piemēram, arī neandertālieti. Aham, taham. Сохранzi seklāja. Lavindo, va lavindo. Tu sen tak var apmerkt samhatan. Grazie. Paldies par